Virsseržants Aigars Kūms bruņotajos spēkos ir kopš 1994. gada, tātad kādus 16, 17 gadus. Pašlaik viņš dienbruņoto spēku instruktoru skolā un kādu vakaru, satiekoties un apskatot vecās fotogrāfijas, radās šāds interesants stāsts par piedzīvojumu pirms 10 gadiem. Ar šo fotogrāfiju tas stāsts varētu būt apmēram 99. gadā vai 2000. apmēram vasarā. Ja? Tad es dienēju Baltijas bataljonā, tad Balbatā. Es biju nodaļas komandieris, un tur bija tāds projekts, kad viens vads no Latvijas, Balbata, no Latvijas rotas, ja, Balbata, brauc uz Holandi pie jūras kājniekiem, un jūras kājnieku vads viens brauc uz Latviju uz apmācībām, apmēram 2 nedēļas tā. Un tad no manējā vada bija manējā nodaļa, kur mēs braucām uz Holandi. Tad Holandē tur bija 1 nedēļa, 5 dienas apmēram apmācībā, teiksim tā, uz ūdens apmācību, ja, visām laivām, parastām laivām, motorlaivām, tur desanta laivām. Ja. Un tad izējot to apmācību, tā Holandē tā apmācība notikās tādā atsevišķā pussalā. Tur bija maziņa tādā mācību bāzīte, tur seržants bija pa vecāko, un vienības vienkārši nāca uz turieni, rotēja cauri un izgāja to apmācību uz laivām. Un apmācībai beidzoties, tad viņiem bija tāda tradīcija, kad visas vienības, kas izgājuši apmācību, veic tādu tā kā šķēršļos. Viņiem bija trase uztaisīta, tur trasē tur laivām vajadzēja pārpeldēt līdzim pāri, tad tur bija jāskrien tur pa apvidu, tad jāpeld atpakaļ laivu, tad visai nodaļā vajadzēja pāriet pār pa otrā pasaules karā bunkuriem tur kaut kādiem, un tad tur vajadzēja pa kāpām pārvietoties, skriet gar pludmali skriet, un līdz finišam, ja? Un tad kura komanda ātrāk to izdarīs. Ja? Un atsevišķi vērtējās visas ārzemju komandas. Tad tur uz tādas goda plāksnes viss bija iegravēts. Ja? Tad tur bija amerikāņi, beļģi, tur, cik es atceros, daudz, un viss pārsvarā speciālās vienības, ja? Kas bija gājuši tajā pussalā to apmācību. Tur komandosi, rangeri, tur desantnieki un tā tālāk. Ja? Un tad pirms mums deva startu, tad tas jūras kājnieks holandietis, viņš tā likās tā gandrīz tā nevējoši, tā apmēram tā vēlu veiksmi jums tur, lai tur jums tur labi iet un tā tālāk. Mēs veicām to trasi, atskrējām atpakaļ, un tas seržants atbildīgais, viņš pienāk, kas jūs esat pa vienību? Mēs, kājnieki, nopietni, kājnieki. Mēs, jā, kājnieki. Un viņš neko aiziet projām. Pēc tam mēs uzzinājām, ka mēs uzrādījām otro labāko laiku no visas tās tabulas. Tad pirmie bija, es neatceros no kuras valsts, bet tikai viena bija priekšā mums. Ja? Un mēs tad pie sevis tā nodomājam, būtu zinājuši, mēs vismaz būtu centušies tad skrienot, ja būtu dabūjuši pirmo vietu. Un tāds tas stāsts.